Izzinot mūsu Latvijas vērtības, šodien dodamies uz divām īpašām pilīm – Jaunpils pili un Jaunauces pili. Katra no tām glabā gadsimtiem senus stāstus par varu, sabiedrību un vietējās kopienas spēku. Vispirms ļausim runāt Jaunpils pilī, vienai no retajām viduslaiku ūdens pilīm Latvijā, kas piedzīvojusi gan uzplaukumu, gan postažas, bet joprojām ir neatņemama daļa no vietas identitātes un cilvēku atmiņām. Jaunpils pils pirmo reizi dokumentos minēta jau 1411. gadā. Tā dzimusi kā Livonijas ordeņa nocietinājums. Apaļais aizsardzības tornis, kas pacējas arī šodien, ir kā dzīves liecinieks tiem laikiem, kad šeit valdīja bruņinieku spēks un kārtība. Celta kā sākotnēji kā aizsardzības funkcijai Livonijas ordeņa laikā, bet lielāko savu dzīves laiku viņi ir kalpojusi barona Fondereku ģimenes kā mājvieta galvenā, tie bija 350 gadi, līdz ar ko tā bija vieta, centrs kultūrai, arī vietējiem iedzīvotājiem. Un tā ir arī šobrīd, tas ir kultūras centrs vietējai kopienai Jaunpilī un arī plašākai auditorijai, iekļaujot sevī gan muzeju, gan kultūras centru. Unikāli ir tas, ka Jaunpils pilī saglabājusies gan viduslaiku arhitektūra, gan vēlākos gadsimtos veidotas liecības, kas padara šo vietu īpašu. Nonākot pagrabstāvā, patiesi pārņem sajūtu, ka esi nonācis citā laikā. Šī vieta, kā vienmēr es saku, tā ir izklaides vieta bruņiniekiem. Lai būtu viss pilnīgi skaidrs par viduslaikiem, mēs runājam par ieročiem, un šeit bērni var rast arī sapratni, kādi ieroči bija, paturēt rokās, nofotografēties, un ne tikai bērni, bet arī pieaugušie cilvēki. Un kā karavīru šis ekipējums mainās, no briesmīgi smagajām bruņām, jo visi grib, protams, atbraukt mājās dzīvi un bagāti. Un ieroči, kur maksāja kādreiz ļoti dārgu naudiņu, un tāpēc tas bija visvairāk pieejams bagātiem cilvēkiem, jo zobens nabagiem tas tikai sapņos varēja rādīties. Nabago ierocis, protams, ir sausā narkozīte vispirms. Jaunpils bruņinieku laikos bruņu tērps nebija tikai aizsardzība, tas bija arī gods un pienākums. Pilnā ekipējuma svars sasniedz pat 20 līdz 30 kg. Bruņinieku krēkls un ķivere, vairogs un zobens kļuva kā otra āda, kas bruņiniekam deva drošību un reizē apliecināja viņa drosmu un stāvokli. Zobeni bija gari un masīvi, bet prasmīgi līdzsvaroti, lai tos varētu vadīt ar abām rokām, šķeļot gaisu kaujas laukā. Tieši tā, kā reiz darīja ordeņa karavīri Jaunpils pils pagalmā. Protams, šis ir brīnišķīgs arī uzskats līdzeklis. Tad, kad bērniem stāsta, var pastāstīt, kā mainās tas bruņojums. Tātad šī cepura ir viena no vecākajām. Jaunākām cepurēm jau bija atvērtais seja, lūk, kā jūs šeit redzat. Interesanti zināt, ka Jaunpils pils sākotnēji bija stingrs ordeņa cietoksnis, ko no visām pusēm sargāja ūdens grāvis un paceļamais tilts. Biezie 2 metrus platie mūri un logu trūkums pirmajā stāvā pasargāja no ienaidniekiem. Šeit mājoja Livonijas ordeņa bruņinieki, jauni un kaujas rūdīti, kā arī vecie un ievainotie, kas šeit atrada mieru pēc saviem karagājieniem. Protams, visiem ļoti patīk šī lietiņa. Letnīgi pirmsākumos priekš sevis izdomāja mūki. Ja mūks izdarīja to, ko viņš nedrīkstēja darīt, protams, tātad pārkāp kādu no likumiem, viņš pats sevi šaustīja. Un, ja viņam tas nepalīdz, un viņš pēc kāda laika atkal sāk turpināt to pašu darīt, lai šis process būtu foršāks, katra šīs triķīša galā viņš iesēja asu dzelzīti kā žiletīti, un tad, kad uzšāva, tad, protams, kādu laiku viņš negrēkoja. Visiem ļoti patīk šī lietiņa, tikumības jostiņa. Tikumības josta tika vilkta viduslaikos bagātām sievietēm. Tad, kad vīrs gāja karā vai karaļa uzdevumā, kaut kur pacelt savu titulu vai uzlabot savu budžetu karā, tas nozīmē, ka sieva paliek neaizsargāta un šo te laiku kāds cits noteikti izmantos. Un tad, kad vīrs atgriežas mājās, bieži vien viņu gaida nelikumīgie mantinieki. Jums ir jāsaprot, ka bagātiem cilvēkiem ir manta, kur atkal visi vēlās,
Un šīs sievietes tiek kontrolētas no karaļa no baznīcas puses, un tikko viņa noņems, viņa tiks bargi sodīta. Bruņinieku stāsti ir vairākām teiksmām vīti, un to, kā patiesībā bijis, zinātu stāstīt tikai paši pils mūri. Taču, kā jau minējam, nozīmīgu attīstību pils piedzīvoja laikā, kad to ieguva Fondereku dzimta, kas pilī saimniekoja gandrīz 350 gadus, pārvēršot nocietinājumu par muižas rezidenci. Viņu laikā celta arī Jaunpils baznīca. 1605. gadā pēc sadursmes ar Zviedrijas karali pili bagātināja dārgas kara trofejas un tapa Zviedru mūris. Tomēr jau 1625. gadā Zviedri pili nopostīja līdz pamatiem. Pēc tam tā tika atjaunota ar 3. stāvu un jaunu virtuvi. 18. gadsimtā šeit dzīvoja dzejniece Elizabete Fondereke, bet 19. gadsimtā apkārtni bagātināja ūdens dzirnavas un pils kļuva par svētku vietu. Jaunpils pils savā mūžā ir pieredzējusi dažādas stihijas un ir pārdzīvojusi vairākus ugunsgrēkus, bet vienmēr atjaunojusies. Pēc Zviedru dedzināšanas pils ir atjaunota pēc 905. gada dedzināšanas, kad pils principā tika nodedzināta līdz mūriem, palika tikai mūri, barons pili atjaunoja un turpināja pili attīstīt un pilī dzīvot. Pēc Latvijas valsts dibināšanas pils nonāca sabiedrības rokās. No aristokrātu rezidences tā kļuva par vietējo ļaužu ikdienas centru, kur darbojās skola, veikals un kultūras nams. Padomju laikā pils tika pārbūvēta kultūras dzīves vajadzībām, bet pēc neatkarības atgūšanas tā kļuva par muzeju un atguva kultūras mantojumu statusu. 21. gadsimtā pils vārds ierakstīts vēl plašāk, tā iekļauts 100 sakoptāko kultūras pieminekļu sarakstā, bet uz pastmarkas izvietota visai Latvijai par lepnumu. Un arī šodien pils apliecina savu izturību pēc postošās 2023. gada vētras, kas norāva jumtu un saplosīja fasādi. Šajā gadsimtā pils piedzīvoja vēl vienu stihiju, tā bija Lielgraudu krusa, kad pils pilnībā palika bez jumta, var teikt, jo viss jumts tika caursists ar lieliem graudiem, kā jūs varat redzēt šajās bildēs. Jumts bija burtiski siets, tika izsisti 40 pils logiem, it īpaši dienvidu fasādē, kā arī pati dienvidu puses fasāde tika ļoti būtiski bojāta. Postījuma mērogs bija milzīgs. Aplēses par nodarīto kaitējumu sasniedza vairākus miljonus eiro. Vien Jaunpils pils atjaunošanai bija nepieciešams vairāk nekā miljons, lai atjaunotu jumtu, logus, sienu un apmetumu. Te var redzēt vecās sijas, kas tika izņēmtas ārā. Un tur, kur ir keramzīts, tās sijas ir mainītas rekonstrukcijas laikā. Redzēt, teiksim, šajā spārnā tā ir vairāk kā pusi. Vecās sijas, kas tika izņemtas, mēs viņas esam saglabājuši, un mums ir mērķis viņas izmantot pils interjerā. Tāpēc šobrīd viņas ir saglabātas šeit. Un šeit var redzēt to siju biezumu un apjomu, kāds viņš ir bijis, un tas garums, kāds ir bijis pils jumta sijām. Jaunpils pils atzimšana nebija nejaušība, tā bija kopīga cilvēku griba. Pēc postošās vētras talkā nāca visi – sabiedrība ar ziedojumiem un labdarības koncertu, pašvaldība ar savu ieguldījumu, valsts ar savu atbalstu un apdrošinātāji, kas sedz daļu izmaksas. Kopā tika izveidots un ieguldīts vairāk nekā 1 miljons eiro, kas ļāva atjaunot pili. Tā bija pieredze, kas apliecināja, kultūras mantojumu iespējams saglābt tikai tad, ja to sargāsim visi kopā. Šeit var redzēt pils jumtu pēc krusas, kas tika atjaunots pilnībā 100% ar līdzvērtīgiem dakstiņiem, vēsturiskajiem. Protams, dakstiņi ir jauni, bet ir līdzvērtīgs gan krāsa, gan forma vēsturiskajiem. Un var redzēt visu to pils jumta apjomu, kas bija nepieciešams restaurēt un atjaunot. Tornīši ir saglabājuši savu vēsturisko šo kapara klājumu. Abi mazie tornīši, vienu mēs varam redzēt, otrs ir aiz fasādes. Un arī lielais pils tornis ir iegūs jaunu kapara apšuvumu, kas mūsuprāt, šis tornis lielais ir tiešām pils simbols. Pateicoties pils jumta restaurācijai, mēs arī atjaunojām 3. stāva telpas, un šobrīd
turpinām atjaunot arī pils balkoniņu, bet šobrīd tas ir tas jaunums, ka pils apmeklētāji var baudīt arī šo unikālo skatu no balkona. Jaunpils pils šodien ir ne tikai muzejs, bet dzīves kultūras centrs un vietējās kopienas lepnums. Te var pieskarties vēsturei, pieliekot bruņu ķiveri, pacelt zobenu, izgaršot maltīti un uz brīdi nokļūt citā laikā. Ja jūs izvēlaties ekskursiju, tad ir iespēja pārģērbties viduslaiku tērpos, kas arī jau iedod tādu mazliet savādāku to sajūtu, ka jūs esat pilī, jūs esat viduslaiku tērpos, un jūs varat izbaudīt šo pils atmosfēru jau savādākā apģērbā, un tas iedod tādu to sajūtu. Plus jūs noteikti arī visas tās ekskursijas laikā jūs uzzinat dažādus stāstus par sadzīvi, kas ir bijis tajā laikā un kas varbūt tās ir paralēli, ir līdzīgs arī mūsdienās. Un tad, kad jūs izvēlaties papusdienot pils krodziņā, ir iespēja pasūtīt ar viduslaiku mielas, kas ir ēdami ar rokām, kā līdzīgi tas bija viduslaikos, ar rokām koku karotēm. Līdz ar ko tā iespēja izbaudīt viduslaikus ir gan zinātniski, mazliet vairāk ekskursijas laikā, un arī ar citām maņām jau savukārt krogā. Tiem, kas vēlas savas zināšanas pārbaudīt, radošā izaicinājumā pils piedāvā kvestus, piedzīvojumus, kuros vēsture kļūst par spēli. Šeit jāatmin mīklas, jāmeklē noslēpumi un jālauž cauri viduslaiku intrigām. Tas ir veids, kā pili iepazīt ar azartu un piedzīvojumu garšu, ļaujot pašam kļūt par stāsta varoni. Šobrīd atrodamies pils pagrabos, kurā esam ierīkojuši pils izlaušanos spēli, kas ir balstīta uz pils teiku par bruņinieku un spoku, kā arī ir balstīta uz pils problēmām, kas viņu skāra cauri gadsimtiem, kas īstenībā ir ļoti arī caurvijās arī ar problēmām, kas arī šobrīd sadzīvē cilvēkus skar. Sīkāk nestāstīšu, jābrauc, jāizbauda, un tad, kad ir atrisināta mistērija pirmajā pagraba telpā, tad ir iespēja tikt uz otro pagraba telpu, kurā savukārt arī jau atminot un atrisinot šī pagraba telpas jautājumu un uzdevumu, ir iespēja tikt pie atslēgas, kas arī ir noslēpta. Lai to atrastu, ir jāatrisina šīs telpas uzdevums, un tad, kad veiksmīgi tas ir izdarīts, tad ir iespēja tikt ārā pa durvīm. Kurzemes dienvidos Saldus novadā klusā Jaunauces ciematā slējas īpaša celtne – Jaunauces pils. Tā ir viena no elegantākajām klasicisma pilīm Latvijā. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kas gadsimtu gaitā piedzīvojas gan uzplaukumu, gan pārmaiņas, bet šodien atkal atdzīvojas kā kultūras un kopienas centrs. Mēs atrodamies bijušās Jaunauces muižas centra apbūves viducī. Šī vieta zinām jau kopš Livonijas ordeņa laikiem 16. gadsimtā. Kompleksa īstais uzplaukums sākās vien 19. gadsimtā, kad muižu iegādājās grāvs Kārlis Johans Frīdrichs von Mēdems. No šīs dzimtes pils pārgāja von der Ropu īpašumā. Tieši viņu laikā Jaunaucē tapa grezna pils ar unikālu interjeru. Līdz mūsdienām ir saglabājušās 12 senās ēkas, un tas ir ļoti labs rādītājs, jo citvieta ir tikai 1, 2 vai neviena. Mums ir 12, un es gribu īpaši uzsvērt, ka visam muižas kompleksam ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa status, jo ēkas ir relatīvi labā stāvoklī, un kas būtiski, ka laika gaitā nav ieceltas iekšā pa vidu jaunā apbūve, jaunās modernās mājas, un nav arī vidi degradējoši objekti. Ļoti tīrs, skaists, elegants komplekss. Ropu laikā muiža nebija tikai aristokrātiska rezidence, tas bija pilnvērtīgs kompleks ar kunga māju, parku, saimniecību un sabiedriskām funkcijām, kas apliecina dzimtes bagātību, izglītotību un nozīmi Kurzemes kultūras telpā. Jaunauces pils
jeb kungu māja, no vācu valodas Herrenhaus tulkojot. Tātad tā ir māja, kurā dzīvoja muižas īpašnieks. Tā ir barona Ropa ģimenes dzīvojamā māja. Un, protams, šī nama interjērs, arhitektūra, parks atspoguļo šo cilvēku gaumi un izpratni par to, kādam ir jābūt 19. gadsimta dzīvojamajam namam. Abrīnas vērts parka ansamblis. Tas bija aptuveni 8 hektārus liels ainavu parks ar dīķiem, saliņām, alejām un svežzemju koku stādījumiem. Parks ir viens no visvērtīgākajiem klasicismu dārziem Latvijā. To mēs nemaz tā paši nezinājām. To mums vērs uzmanību speciālisti. Un man ļoti atmiņā ir, kā Imants Lansmanis uznākot uz terases, ieraugot šo te skatu, teica, ja. Tas ir ļoti tuvu tam, kā tam ir jābūt klasicismu dārziem, jo šis dārzs laika gaitā nav zaudējis savu telpisko struktūru, un šeit aug tikai 19. gadsimtam raksturīgās koku un krūmu sugas, nav ievezētas jaunās mūsdienu modernās. Un ir tā noskaņa un skata punkti un mazās arhitektūras formas tādas, kādas tam ir jābūt klasicisma dārzos. Pēc von der Ropa laikiem pils komplekss piedzīvoja daudzas pārmaiņas. 1905. gada revolūcijā tā tika izglābta no liesmām. 20. gadsimta sākumā muiža tika sadalīta, un no 1930. gada tā kļuva par Jaunauces pamatskolu. Bet, protams, ka laika gaitā šī nama funkcija ir kardināli mainījusies. No ģimenes mājas tā ir pārtapusi par sabiedrisku celtni. Otrā pasaules kara laikā tepat ir bijis hospitālis abām armijām, un ilgu laiku šīs nams bija skola. Un visi šie periodi ir atstājuši savas pēdas eksterjērā, interjērā, bet nevienā laikā pilī nav nodarīts pāri tā, lai šis nams zaudētu to savu sākotnējo burvību, auru, un tieši tāpēc mums arī ir bijis ļoti svarīgi jau skolas laikā uzsākt šī nama atjaunošanu. Un šobrīd pēc skolas slēgšanas, kas notika 2009. gadā, šī ir, kā tagad saka, kultūra vieta, kultūras turisma objekts un novadpētniecības materiāla krātuve un arī koncertu norises vieta. Grūti iedomāties, ka teju 8 gadu desmitus šīs greznās pils telpas piepildīja bērnu smieklu un soļu dipoņi. Koka solos tika gūtas zināšanas, šeit notika pirmie eksperimenti un atklājumi. Un šeit jūs redzat brīnišķīgu ekspozīciju 60. gadu fizikas ķīmijas kabinets, ko iekārtoja mans tēvs fizikas skolotājs. Un šeit tik tiešām turisti pilda laboratorijas darbus. Šeit slēdz elektrisko ķēdi un šeit karsē nātriju sulfātu. Un savukārt mūsdienu bērniem debesu brīnumi ir mehāniskie svari. Un tad viņiem ir uzdevums nosvērt savus mobilos tālruņus. Un tieši pateicoties skolai sākās šī nama atzimšana, jo manis pieminētā biedrība Mēs Jaunaucei, kas īsteno restaurācijas projektus, to nodibināja skolotāji un skolas absolventi, tobrīd studenti tieši ar tādu mērķi sākt restaurēt savu skolu pilī. Un pateicoties šiem projektiem, kas turpina būt, šis nams palēnām atzimst, gan saturā, gan savā vizuālajā izskatā. Atgriežoties pils uzplaukuma laikos, jāteic, šeit glabājās unikāli mākslas darbi un kolekcijas, bet nemazāk iespaidīgs bija arī pats interjers. Graznās zāles, izsmalcinātās krāsnis un marmora tēlniecības darbi apliecināja pils īpašnieku bagātību un ciešo saikni ar Eiropas kultūras telpu. Mēs atrodamies Jaunauces pils skaistākajā, graznākajā zālē, kupola zālē, kur, protams, vislielākā pils vērtība ir šis brīnišķīgais kupola glaznojums. Ilgu laiku mākslas speciālisti un arī mēs domājam, ka šis ir pirmais sākotnējais. Nē, šis ir otrais, mēs pat zinām precīzi datējumu. 1903. gads, jo mēs atradām mākslinieku grupas, kas šo zīmēja, kupolu glaznoja, autogrāfus un precīzu datējumu uz dzegas. Un šeit, šajā zālē, mūsdienās, kas baronam Ropam bija svētku zāle, arī mums tā ir svētku zāle, un šeit notiek klasiskās mūzikas koncerti. Mākslinieki
ir šeit, skatītāji tur, un mums ir brīnišķīga bezmaksas scenogrāfija. 19. gadsimta interjers, tālāk dārza skaistais skats, un 3. līmenis debesis, kurās nemitīgi dejo mākoņi. Izcila pievienotā vērtība jebkuram koncertam. Šodien pilsētā dzims no jauna. To pārvalda Saldus novada pašvaldība un biedrība Mēs Jaunaucei. Mēs paši ļoti lepojamies ar papildinātās realitātes digitālo ekspozīciju Vārti. Tas ir visas Latvijas dišu projekts 20. gadā un arī Latvijas dizaina gada balvas finālists. Tātad šī papildinātā realitāte ļauj ielūkoties ārkārtīgi vērtīgajā mākslas darbu kolekcijā, kas piederēja baronam Ropam. Ticat vai nē, šeit ir atradusies 84 vecmeistaru gleznas, tā skaitā Rafaela un Leonardo da Vinci darbi. Un turistiem es vienmēr šajā brīdī saku, nē, es nepārteicos. Jā, jo tik tiešām jūs par šo Ropa kolekciju varat izlasīt gan Jūlijas Dēriņa katalogā, gan Daina Bruģa grāmatā liecinieku un citos avotos. Un, protams, ka mēs ļoti lepojamies ar šo papildināto realitātes ekspozīciju, jo mēs bijām trešie, kuriem tāda bija. Šobrīd jau tādas ir daudz kur, bet tad, kad mēs to izveidojām, tad tāda bija tikai vēl Rīgas Mākslas muzejā, Rīgas Motoru muzejā un tad pie mums. Un tas tapa sadarbībā ar mūsu skolas absolventu Elīnu Leibu Lipsnu, kurai tas arī ir maģistra darbs Rīgas Tehnisko universitāti absolvējot. Un tagad dodamies uz telpu, kura baronam Ropam tā arī saucās gleznu istaba, un te ir tas jaukais gadījums, ka telpa ir atguvusi savu sākotnējo funkciju. Mums tā ir izstāžu zāle, kur parasti ir profesionālu mākslinieku darbu izstādes, bet šobrīd jūs redzat Saldus mākslas skolas 6. klases darbu izstādi par tēmu Jaunauces pils dekoratīvie elementi. Un viena no šīm Jaunauces pils vērtībām ir ampīra stila krāsnes. Mums pavisam ir 7, nu jau viss arī restaurēts, un tā ir lielākā ampīra krāšņu kolekcija Latvijā. Un mēs ļoti lepojamies ar mūsu jaunāko projekta veikumu. Mums ir skotu mežģīņu aizkari, kas ir austi Skotijā uz 19. gadsimta Notingemas stellēm. Notiek restaurācija, atjaunots interjers un parks. Pils piepildās ar koncertiem, izstādēm un svētkiem. Skolēniem tiek piedāvātas nodarbības un papildinātās realitātes ekspozīcijas, kas ļauj ieraudzīt senos interjerus un mākslas kolekcijas. Mēs varam lepoties, ka tuvojas noslēgumam Jaunauces muižas visu ēku, ne tikai pils un parka, izpētes projekti. Un šobrīd pēta Malkasšķūni, bijušo Goju kūti un Taļļamāju. Un tā ir mums ļoti, ļoti svarīga, jo mums nav nekādu ilūziju par šo te namu nākotni. Visticamāk, tās sabruks. Un tā izpētes mērķis ir saglabāt liecības nākamajām paudzēm. Jo nez vai mums izdosies saglābt visas 12 mājas, diemžēl. Jaunauces pils ir dzīves stāsts par Kurzemes muižsaimniecības dzīvi, par vietējiem ļaudīm, kas rūpējušies par šo vietu, par bērniem, kas šeit mācījušies, un par mūsdienu cilvēkiem, kas pils mantojumu atdzīvina. Tā ir vieta, kur satiekas vēsture, kultūra un kopiena, un tieši tās padara Jaunauces pili nozīmīgu ne tikai vietējiem, bet visai Latvijai.